laika sākās reāli vēstures diskusijas. Nu, Labdien, dāmas un kungi! Skaista diena! Es gribēju pateikt paldies gan Latvijas institūtam un Valsts kancelējai par iniciatīvu organizējot šo Latvijas Facebook lapas atklāšanu, arī Leonam par šīs lapas izstrādi, LMT par to atbalstu, kas ir sniegts. Un tiešām tā ir jauna iespēja. Visus gribu apsveikt ar šo jauko notikumu. Mūsu komunikācijas laiks dod tik daudz jaunas iespējas, kā to labāk izdarīt. Tie laiki ir, protams, beigušies, kad žurnālisti, mediji, diplomāts, lai kaut ko uzzinātu. Tagad mēdz būt otrādi, ka diplomāti, mediji, žurnālisti, lai uzzinātu pēdējo, kas ir noticis pasaulē. No manas puses ļoti sirsnīgs paldies par to, ka mēs esam spējuši sadoties rokās, sākot ar premjerministru, viņu biroju, ar Valsts kancelējas komunikatoriem. Bīnskungs saskatīja tur interesantu lietu un mūs ir atbalstījis gan konkursā, gan cerams arī nelieks atbalstu uz priekšu. Teikmaņa kungs, ārlietu ministrijā mēs strādājam kā viena komanda un, protams, Leoburnet aģentūra. Piedaloties konkursā, mēs jau nekad nezinām, kurš uzvarēs, kurš nē, bet konkursā mūsu piedāvājums tika atzīts par labāko gan žūrijas vērtējumā, gan arī sabiedrības vērtējumā. Un es teikšu, ka tas bija ļoti nozīmīgi tādā ziņā, ka patiešām sabiedrība novērtē tās idejas, kas palīdzēs mums nest Latvijas vārdu pasaulē. Šī sadarbība turpināsies, un mēs aicinātu arī citus uzņēmumus pievienoties šai komandai, nebaidos teikt, radošajai komandai, lai šis darbs turpinātos un sniegtu labus rezultātus. Paldies! Fotogrāfija, operatorija. Paldies Latvijas maizes meistaru vārdā, lai pasākumam ir labs skanējums un lai izdodas. Un tāpēc baudīsim kārtīgi rupmaizi šī pasākuma gaitā. Paldies! Latvijas pamatvērtības veido 2M. Tā ir maize un šeit medus. Dāmas un kungi, tiek griezta maizīte. Pirmais maizes galiņš. Tik tiešām, kur ir tā saimnieka meitā?